Tātad man ļoti patīk jūsu CV. Paldies. Daži jautājumi. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši mūsu uzņēmumu? Man ļoti patika jūsu tālajošie mērķi. Jā, labi. Un man arī viņi ir tālajoši. Un iesim kopā. Ļoti labi. Jūs varētu kaut ko jūs, teiksim, sagaidiet tieši šajā darba vietā? Es sagaidu mierīgu tādu klusu darba vidi, patīkamus kolēģus un Eiropas līmeņā atalgojumu. No mūsu mērķi ir tātad paplašināt savu tirgus daļu. Jā. Un tā vide varbūt nebūs ļoti klusa, tas jūs neuztrauc, ka jums būs jāstrādā ar klientiem. Man patīk ļoti cilvēki. Jā. Ko jūs varētu varbūt pateikt par to, ka, par iepriekšējo darba vietu? Iepriekšējā man bija... Vai šī būs izaugsme jums? Jā. Un kādu tieši izaugsmi jūs sagaidiet? Es gribētu lielāku atalgojumu. Jā. Kāpēc jūs izvēlējāties šo, teiksim, vispār dzīvē, kāpēc jūs nodarbojaties? Es esmu jau apdrošinājis līdz šim vairākus cilvēkus savā ģimenē. Mammu apdrošināju. Jā, un tieši jūsu mērķi, izaugsme. Apdrošināt vēl pārējo visu ģimeni. Jo daudzi vēl pagaidām nav apdrošināti. Es jokoju par ģimeni. Es gribu vispār, ka man patīk. Mums darbā ļoti vajadzīgi joki būs, jā. Un kāda būtu tā vēlmā atlīdzība, ko jūs sagaidat? Cik pārējiem ir, kad, šajā amatā. Un varbūt, ka vairāk, ja man labi ies. Negribu padzerties, ne? Es gribētu. Lai paņemiet, lūdzu, patīk. Nebūs jāiztēlēs. Došu paņemiet arī glāzīt. Paldies. Tad, mēs varam iedzert par veiksmīgu darba interviju. Jūsu mērķi kompānijas, protams, ir ļoti svarīgi vienmēr, ja mēs ejam pie kādu uzņēmumu, mēs gribam strādāt, zināt, kāda ir mērķi, kāda ir vērtības, un tas viss bija ļoti tādā ziņā labs sākums, ja tad arī ir jābūt gataviem, ļoti ir brīvi paskaidrot, kad arī mani mērķi ir tādi un tādi, teiksim, es to vēlētos darīt, un tas tā ir viena lieta, ķermeņa valodā sekošana mērķiem, bet godīgas vairāk konkrētības, jo vienkārši par katru cenu tik pieņemtam darbā. Iespējams, kā jau teicu, krīzes apstākļos ļoti daudz ir neadekvāti pieņēmušies darbā, gan par mazu naudu, gan to, ko negrib. Bet, ja cilvēks darbā darīs to, ko viņš īstenībā sirdī negrib, nekas tur nesanāks. Tāpēc ir jāstāsta godīgi, darba intervijās, teiksim, ja gribu strādāt, tad, teiksim, gribu apdrošināt, tiešām ģimene ļoti labs, tik sākums, tas nav nekas slikts. Es apdrošos pamēģinājums no manis spēku, teiksim, ja. Es gribētu strādāt ļoti, teiksim, apdrošināt, visus celtniekus vai visus vēl kaut kādus, teiksim, kaut kādā segmentā konkrēti, ko es darīšu, kā es darīšu. Un ir jāstāst par savām veiksmēm. Nestoties uz to, ka ir bijusi krīze, mēs pirms krīzes kaut kādā veidā esam bijuši veiksmīgi. Ko mēs esam izdarījuši? Iepriekšējā darbvietā nevis, iepriekšējā darbvietā labāk sliktu nerunāt darba intervijās, jo kaut kā ir bijis gan labi, gan slikti. Iespējams, ka tā atlaišana ir bijis nepatīkama, līdz ar to ir palicis atmiņā tas nepatīkama, bet kopumā ņemot, ja nepatīk iepriekšējā darbvieta, nepatiks arī nākošā. Tas ir pilnīgi skaidrs, darba devējs uzreiz, šitāds mums nevajag kašķu skolas, paši esam, ja. Tātad faktiski ir veiksmi, stāstīt par veiksmēm. Mēs iepriekšējā darba vietā izdarīju labu to un to, man bija tik un tik daudz klienti. Un tāpat laikā arī godīgi pateikt, kas man neizdodas. Man neizdodas, pieņemsim, es pārdevu 10, gribētu pārdot 100, es labprāt mācītos vēl pārdošanu. Un tad to it kā tās neveiksmes pārvērsties pozitīvos atkal stāstos, ko es gribētu iemācīties no jauna, un es domāju, ka tas
godīgums, atvērtība un sava talantu parādīšana uzrunās